Sveicināti! Mans vārds ir Gustavs Terzens, es atrodos Tele2, un šodien es tikšos ar skolas sola ekspertiem, kuri tad man izstāstīs, kas tāda skola ir un ko tajā dara. Kāpēc skola ir vajadzīga? Lai dabūtu gudrības un tikt uz vairākām klasēm priekšā. Uz skolu tā kā varētu iet, kad es tā kā laimīgs un tā kā forši, ja tur tā kā daudz var lasīt, bet tā izklausās, ka mēs tikai rēķināsim. Jā, rēķināšana man patīk vairāk, kad tur jākrāso tā kā, piemēram, ir tā kā kaut kādi tev jāizdara tā, lai tev ir 4 āboli, tad tev vajag izkrāsot 2 sarkanas, tā kā 2 zaļus, un tad ir tā kā tā kaut kā. Vai nu arī tā kā atņemšanas, tā kā mīnusnieks ir tā kā, tev ir sarkans ābols, un tad tev izkrāsot, tu mēģini uztaisīt tā kā 10, un tev viss ir izkrāsoti. Ko tu gribi iemācīties skolā visvairāk? Es gribu iemācīties vairāk rēķināt, vairāk iegūt zinātni, tā lai es palieku gudrāks un tā lai es eju darbos viskaut kādos. Lai iemācītos, kad būšu liela, kā mana mamma, tad es visu mācēšu. Tev ir no kaut kā bail, kas skolā varētu notikt? Jā. No kā? No grūtām darba lapām. Kāpēc skolā sēž pie galdiem, tu zini? Tāpēc mēs mācāmies, kāpēc mēs tā kā būtu uz grīda sēdēsim. Galds ir tā mēbele, kas vislabāk palīdz mācīties? Protams, gaismas arī tā kā palīdz. Jo, ja nebūtu galdi, tad vajadzētu strādāt uz ceļiem, bet uz ceļiem nav viegli, bet uz galda ir viegli. Lai mācītos un tā, lai neskraidītu par to klasi, citādi nevarētu izmācīties. Tavu skolas sommu jau ir sagādāt? Nē. Vēl nav? Tikai jānopērk. Ko tu liksi iekšā? Mācīšanās lietas. Tele2.